Čau, draugi! Pirms šī video es tikai gribēju pateikt, ka mums nebija ne jausmas, cik grūti būs uzfilmēt šo video, jo tas bija pilnīgi spontāni. Un tāpēc atvainojiet par visiem izgriezumiem, saraustījumiem un tas, kad nav tāds plūdums tajā visā mūsu runā un ka mēs diezgan haotiski par to visu runājam, jo mēs tiešām nebijām nesagatavojušies, ne arī kādreiz tā stāstījuši savu pilno stāstu, savu liecību. Un tāpēc esiet pacietīgi ar mums un lai jums jauka skatīšanās. Šodien ir īpaša diena un ar mani kopā ir man ļoti mīļš un tuvs cilvēciņš, mana sieva Marta. Čau visiem! Jā. Un šodien ir īpaša diena arī tāpēc, kad ir apritējis gads, kopš mēs esam satikušies. Tieši pirms gada šajā datumā, šajā dienā mēs satikāmies, iepazināmies un arī tieši šajā vietā. Tāpēc šodien mēs svinam savu gada jubileju un nolēmām arī pastaigāt pa tām vietām, kur mēs pirmoreiz tikāmies un vienkārši svinēt šo savu kopā būšanu. Un tā gribējās arī mazliet padalīties, kā vienkārši kā tādu savu pieredzi, savu stāstu, kā Dievs darbojās mūsu dzīvēs, manā dzīvē, Martas dzīvē. Labdien! 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 Vai ne? Martai šis nav ierasts veids, kā runāt kamerā. Kā komunicēt, tieši tā. Tāpēc es zinu, kā man bija arī sākumā, cik nenormāli dīvaini un neērti un nedabiski tas likās. Bet tomēr mēs mēģinam ticībā un vairāk jau, lai tiešām paliecinātu, ka Dievs ir labs un ka Dievs cik daudz laba var darīt mūsu dzīvēs, neskatoties, kam mēs esam gājuši cauri. Marta ir savs stāsts, man ir savējais. Varbūt kādreiz Marta arī padalīsies vairāk ar savējo, bet šodien vairāk tieši par to, kā mēs esam satikušies, kā Dievs mūs ir salicis kopā. Čūskas! Jā, viena, tu redzēji vairāk? Nē. Nē, reku vēl viena. Viņas te daudz. Jā. Tā tad ir kaut kāds čūsku laiks, daudz čūskas, kas mēģina mūs novērst, bet mēs turpinam. Jā. Un tā tad, kā mēs satikāmies? Jā. Kurš pirmo solīti spēra? Jā, bija kaut kāds nepilns gads, kopš es atgriezos pie Dieva. Un man tā likās pilnīgi jauna pasaule, pirms tam nezināma. Un, jo apkārt man, māsa kristiete, bet tā draugi un pārējā ģimene neviens īsti nav ticīgs. Tagad jau bišķiņ situācija ir mainījusies jau pēc 2 gadiem, Slava Dievam. Bet tajā laikā tikai māsa bija kristiete. Jā, man tā bija jauna pasaule un ļoti uzrunājoša pasaule. Un es pat nezināju par tādām slavas dziesmām, ka tādas vispār eksistē. Un tad es sāku viņas klausīties YouTube'ā viena pēc otras, un tās man ļoti uzrunāja, stiprināja. Jā, pēc dziesmām kaut kur izlec Elvis. Jā, pēc dziesmām kaut kur izlec Elvis, jā. Slavas dziesma vai kaut kas cits? Nē, tā es klausījos visas tās dziesmītes par Jēzu, visas tās slavas dziesmas un arī kaut kādas, kur cilvēki vienkārši runā par kristietību kaut ko. Un izlec arī, pie ieteiktajiem izlec man arī Elvis ar savu stāstu. Atgriešanās stāstu pie Jēzus, vai ne? Bet es viņu sākumā tā īsti neskatījos. Bet es skatos, ka viņš man visu laiku tur ir pie ieteiktajiem. Tad tu man noignorēji sākumā, jā? Sākumā, jā, es tur vairāk ar tām dziesmām biju aizrāvusies. Un pēc kaut kāda laiciņa skatos, ka tur tas video man visu laiku ir ieteikts.
tomēr, nu labi, paskatīšos. Uzslēdzu diezgan garš, man liekas, ka 40 minūtes gāja, vai ne? Viss noskatījās uzreiz. Un jā, man ritīgi kaut kas uzrunāja. Kaut kas likās ļoti pazīstams, jau zināms, no manas dzīves arī. Likās daudz kas tāds kopīgs. Un tas, ka mēs abi esam atgriezušies tikai pēc 30 gadu vecuma. Neesam dzimuši kā kristiešu ģimenē. Vienkārši skatoties to video, es daudz ko sasaucu ar sevi. Kaut kādas lietas. Un man gribējās tā kā uzrakstīt paldies par iedrošinājumu un pateikt, redz, kur vēl ir tādi paši cilvēki kā tu. Man arī Dievs ir izglābs, un es arī esmu pie Jēzus. Un jā, un tad es neko daudz nedomājot, jā, es vienkārši uzrakstīju tāds pateicības vārds Elvim par šo video. Tas ļoti iedrošina un palīdz citiem cilvēkiem. Es uzrakstīju to pirmo ziņu, Elvis man atbildēja, tad mēs palēnām sākām komunicēt par Dieva lietām. Jā, un te es varu arī mazliet iesaistīties, kad es saņēmu šo ziņu no Martas. Man likās, wow, cik forši. Bet, kad es viņu redzēju, bija tā dīvainā sajūta. Kad ir redzēta kaut kur. Bet nevar būt, jo es skatos, Ventspils. Un es vienkārši nevaru izskaidrot šo sajūtu, kad ritīgi tā kā pazīstams cilvēks, tā kā es viņu būtu redzējis. Ja dažas bildītes tur bija, tad es skatos un liekas, ka mēs esam kaut kur tikušies. Un es tā kā, man liekas, tev to arī uzrakstīju, kad ir tā sajūta. Bet neko jau vairāk nezinu. Es nezinu arī nekādu viņas stāstu sīk, jo mēs vienkārši apmainījāmies ar tādām iedrošinājumu ziņām. Labdien! Un vienkārši mēs tā nedaudz uzrakstījām viens otram, bet kaut kā tā doma nepamet, ka kaut kas tur ir. Bet nebija arī tā doma, kad te ir jāveido attiecības vai kaut kas tam līdzīgs. Jo es nemaz nezinu, vai Martai ir ģimene, vai kāds ir attiecības status, vai nekas. Es jau par Elvu arī īsti nezināju, vai viņš ir precējies, vai nav, vai viņam ir otra pusīte, vai nav. Tas bija vienkārši tāds, vienkārši uzrakstīja. Jā, un tā kā mēs vienkārši kādu laiku, es nezinu, nedēļa, 2, varbūt. Nepilns 2 nedēļas vienkārši. Apmainījāmies ar kādām ziņām, un tas arī pa lielam viss. Un tātad mēs kādu brīdi sarakstamies, un es redzu, kad Marta ir ielikusi storiju, kur viņa ir pie šitā paša ezera, Bušnieka ezera. Un es jau kā liels dabas mīļotājs un arī pa mežiem mandos apkārt, man uzreiz ir jautājums, kur tas ir un kas. Marta man paskaidroja, ka tas ir Ventspilī tāda vieta. Un kaut kas mudināja vienkārši uzrakstīt, jāsatiekās. Un tā es atbraucu 2. lieldienās uz Ventspili. 9 no rīta es atbraucu. Jā, līdz 5. Un līdz 5 vakarā mēs vienkārši runājām, staigājām, bija tiešām ļoti dziļas, dzīves, atklātas sarunas, kur likās, ka es esmu ar ļoti tuvu un pazīstamu cilvēku. Un tā laikam bija apusēji. Un tā arī tā pirmā tikšanās mums beidzās un bija ļoti laba sajūta. Braucot mājās, atpakaļ uz Dobeli, es biju lielās pārdomās par visu, ko mēs esam runājuši. Un es jūtu, ka Dievs kaut ko dara pie mums. Un tā laikam sākās mūsu tas iepazīšanās ceļš. Un kopš tā laika arī ļoti bieži mēs sākām tikties, neskatoties uz attālumu Ventspils Dobeli. Un tā pamazām iepazīties. Vārds sakot, mēs kādu laiku tiekamies un saprotam, kad ir simpātijas
ka patīk un ka vēlamies veidot attiecības. Un sākam arī daudz mācīties un meklēt, ko tad nozīmē attiecības Dieva izpratnē, ko Dievs saka par attiecībām, par ģimeni, par laulību. Īstenībā mēs ļoti ātri sapratām, ka mēs negribam vienkārši vai nu tas ir pa īstam, vai nu mēs vienkārši netiekamies. Vai nu Mums nav vērts? Vai nav vērts, mums jau uzreiz bija skaidrs, ja mēs tiekamies, tad tas principā ved uz laulību. Un tieši tad arī bija svarīgi saprast, ko tad tas nozīmē laulība, jo mēs katrs nākam no dažādām ģimenēm, un kur nav bijis varbūt ticība un Dievs. Un līdz ar to pašiem bija jāmeklē, ko tas īsti nozīmē. Un līdz ar to mēs arī centāmies atturēties līdz laulībai un bijām vienisprātis par mūsu plāniem un par visu, kur mēs vēlamies iet, ka tas tiešām ir vai nu laulība, vai nu tad nav vērts tērēt laiku. Jā. Un kādu laiku mēs arī atturējāmies no tuvām attiecībām, intīmām attiecībām, bet kaut kādā brīdī mēs kritām. Un jā, mēs ar to nelepojamies, un kāpēc mēs to stāstam, lai parādītu, ka arī kristieši nav perfekti, un nesanāk tā, kā vienmēr ieplānots, bet mēs to nožēlojām un jutāmies diezgan slikti un smagi par to. Tur sākās daudz cīņas mums, garīgās cīņas. Nu jā, un tātad mēs nevienu neiedrošinam un nelepojamies ar to, bet mēs vienkārši gribam būt maksimāli atklāti un liecināt par to arī ar šiem nesmukumiem, kaut kādā ziņā, jo mēs neizturējām. Mēs neesam tas pāris, kas var liecināt, kad mēs izturējām līdz laulībai. Nē, mēs kritām. Nu jā, un tad mēs sapratām, ka mēs nevēlamies palikt tajā. Un tāpēc mēs sadarinājāmies. Un jā, es lūdzu Martas roku. Ko tu teici? Jā. Jā. Jā, un tālāk mēs plānojām kāzas. Un paralēli pieteicās jau bērns. Bērns. Un te ir pats interesantākais. Tā mēs domājām, ka bērns, jā. Un kas izrādījās? 2 bērni. Izrādījās veseli 2 uzreiz dvīnīši, puikas. Mācītājs atgādināja, ka bērni ir svētība, bet svarīgi ir vienkārši sakārtot šīs attiecības un iet tālāk, ko mēs arī mēģinājām darīt un arī īpaši... Un arī izdarījām, tiešām. Jā. Mēs to arī izdarījām. Mēs janvārī salauzājāmies un Ventspils baznīcā, kur Marta arī iet. Un esam priecīgi par bērniņiem, kurus gaidam. Turpinam mācīties staigāt ar Dievu. Ir atkal pamudinājums daudzas lietas kaut kā nest gaismā un neslēpties. Šī laikam arī jāatzīst ir viena no tādām lietām, ko mēs jūtam abi divi, ejot un runājot, ka nav viegli. Ka tā idejiski liekas, kas tur pastāsta savu stāstu, kā jūs iepazināties. Bet tur nav tikai puķītis, bet neskatoties uz to, Dievs ir labs, Dievs mums ir devis dzīvību, 2 puikas, kurus mēs ļoti gaidam. Un ko mēs vēl varam pateikt? Teiksim, iedrošinājums vēl kādam, kas ir, līdzīgs mūsu situācijai pēc 30. Un nav attiecībās, ir viens. Un ir bijis, varbūt ir bijušas attiecības, bet ir vienmēr kaut kādas problēmas vai toksiskas attiecības vai neveiksmīgas attiecības. Un liekas, ka nav vairs cerības. Tā kā cilvēks padodās. Ko mēs varam pateikt tādu, ņemot vērā savu pieredzi un savu stāstu, kur mēs esam. Marta ir, es varu teikt tavu vecumu? Jā. 34. Man tūlīt būs 38 septembrī. Un
Nu, ir bijis neskaitāms reizes, ka liekas, nu, kur tad būs tas tavs cilvēks? Vai tad vēl kaut kas vispār būs? Jā, nu, ja mēs godīgi runājam, tad pēc 30 gadiem liekas jau, ka tā cerība sastapt savu cilvēku paliek arvien mazāk un mazāk. Ir sevišķi, ja tu vēlies laulību un reāli ģimeni un īstas attiecības. Ne jau vienkārši tur tikties un kaut ko, bet tu gribi tiešām attiecības pēc Dieva plāna. Es varu vienkārši pateikt vēl no sevis, kad man liekas kaut kāds pagrieziena punkts notika, kad es pārstāju tik ļoti fokusēties uz to. Protams, Dievs jau zina mūsu vēlmes un tā, bet ka es vienkārši sāku darīt to, kas man ir priekšā, nevis gaidīt kaut ko, kad, nezinu, sastapšu otru cilvēku un tas atrisinās visas manas problēmas. Bet, ka es sāku spērt šos soļus, kaut vai ar tiem pašiem video, vai arī vienkārši kalpojot kaut kur, un tad vienkārši tas viss notika dabiski. Kad Dievs vienkārši pieveda man sievu un nebija jāmeklē kaut kādos iepazīšanās saitos vai nezinu ko. Un tev jau arī līdzīgi, tu arī baznīcā gāji. Jā, un es vispār īstenībā tajā laikā vispār pat nedomāju par attiecībām. Es domāju vairāk par attiecībām ar Dievu, kā tuvoties Dievam arvien vairāk un vairāk. Bet par tādām attiecībām ar otru cilvēku īsti pat nedomāju tajā laikā. Kaut gan dziļi sirdī jau bija tā vēlme satikt kādu. Jā, bet te pašā laikā, tajā brīdī galvenais ir tuvoties Dievam, paļāvība uz to, ka visas lietas viņš arī vada un kontrolē. Un tāpēc varbūt tas iedrošinājums arī ir arī tiem, kas ir pēc 30. Turpināt ticēt, bet nefokusēties. Bet jā, tā kā Marta saka, nefokusējies uz to tik ļoti, bet atstāj to Dievu ziņā. Un tajā pašā laikā lūdz Dievam, ko es šobrīd varu darīt, kā es tev varu būt noderīgs šodien. Un tad tas fokus novirzās uz darbību, uz kaut ko aktīvu, un īstajā laikā Dievs arī, ja tas ir viņa prāts, pieved cilvēku. Un Dievs visu tiešām var izmainīt, kā viņš arī izmainīja mūsu dzīves, mūsu dzīvi. Nu, mēs esam viena miesa, ja? Viena ģimene. Un, lai arī tas nav perfekts stāsts, nav perfekti skaisti, jo ir arī neglītumi un ir arī kritumi un viss kaut kas, kā jau tas dzīvē citreiz gadās. Bet tas, ka Dievs dod otru iespēju, Dievs dod iespēju atgriezties, Dievs dod iespēju visu vērst par labu. Un ja vien mēs nepaliekam tajā, bet mēs tiešām nesamierinamies ar to, bet mēs mēģinam, mēs cenšamies dzīvot labāk, dzīvot vairāk pēc Dieva prāta, tad arī Dievs dod spēku. Un cerībā, ka arī šo mūsu liecību, mūsu stāstu varēs lietot, aizsniegt arī vēl kādus cilvēkus un iedvesmot, lai dotu cerību un ticību katram jums, jo Dievs ir labs. Amen. Runājot par attiecībām, mums katram arī ir bijusi kaut kāda pieredze, attiecība pieredze, bet pirms Kristus, pirms Jēzus, un pat tā sapratne par attiecībām nav tā īstā. Tad dzīvojam diezgan pasaulīgi un ne pēc Dieva prāta. Jā, arī man bija attiecības diezgan ilgstošas pirms Jēzus, un no kurām man jau ir 2 bērniņi, 8, 9 gadīgi. Jā, un kā jau Marta saka, mēs abi divi nākam no salauztām attiecībām un abi esam kaut kādā ziņā traumēti, bet Dievs tās lietas dziedina. Un jā, arī Martai ir 2 bērni no iepriekšējām attiecībām, bet tas man nelikās kā šķērslis, jo es biju tik daudz jau pirms tam piedzīvojis arī Dieva spēku, kur liekas, nu kā tas ir iespējams, kā to savienot un tā, bet ar Dievu viss ir iespējams, un te atkal palīdzēja ticība, un tāpēc arī ar prātu es nevarēju daudzas lietas saprast, bet kaut kā es jūtu, ka Dievs palīdzēs šīs lietas savienot, un
un mums būs brīnišķīga ģimene. Un tas joprojām ir process. Mēs vienkārši turpinam iet šo ceļu. Un atkal šis ir nevis stāsts par kaut kādu perfektu veidu, kā veidot attiecības, bet vienkārši tas ir mūsu stāsts, kur arī no salauztības mēs abi nākam. Un tomēr tas nav šķērslis, lai izveidotu ģimeni, lai veidotu stipru pamatu, kas ir celts uz Dievu, uz Jēzu. Un līdz ar to mēs gribam vienkārši teikt, ka ar Dievu viss ir iespējams. Un mēs esam dzīva liecība tam, lai gan paši vēl mācamies iet to ceļu un esam vēl zaļi. Bet ir šis pamudinājums vienkārši dalīties, atklāti, stiprināt arī varbūt citus, gan ticīgos, gan tos, kas vēl ceļā, gan tos, kas vēl nav attiecībās, gan varbūt tie, kuri jau ir. Visus vienkārši iedrošināt un teikt, ka Dievs ir labs un kā ar Dievu viss ir iespējams. Amen. Amen. Čau visiem! Čau.